Ir kā ir, tur tā nav. Būt laimīgam, gribas jau, gribas būt laimīgam. Es plānoju atgriezties. Man ir plāns tuvākiem 5 gadiem, pēc kuriem es plānoju atgriezties. Ja viss ies pēc plāna, tad es būšu atpakaļ. Bet tiešām tāpēc, ka Latvija ir labāka. Well, there's a small boat made of China. It's going nowhere on the mantelpiece. Well, do I lie like a lounge room lizard, or do I sing like a bird release? Well, a fresh grass and fill up my senses. Sun is shining down. Cause people believe they're gonna get away for the summer. Zini, ka tas savais pazīmes mūsu cilvēkiem. Labi. Filmē Reku Mucinieks, Reku Virga. Redzi, pasties. Kur ir Grodums, es nezinu. Tas ir Zilmans. Pēc. Super. Te nav vairs -30. Jā, bet pagaidām, kā mums te ir arī? Austrālijā ir labi. Te ir pareizi stūre. Stūre tam īram pareizi. Mums ir publikas stūre, bet... Blin, viņam otrā pusē, Johedi. Es nevaru šitā. Tajā pusē toč. Jūs visā reizē brauksiet ar visu taksi? Ar vienu taksi? Ok, labs ir. Nu, davai pēc. Artūram šis nav pirmais koncerts, ko viņš organizē latviešu publikai Īrijā. Dublinas centrālajā mūzikas klubā jau uzstājušies labvēlīgais tips Jumprava A Eiropa. Peļņa no tā nekāda. Latvieši Īrijā ir taupīgi un nelabprāt šķiras no 25 eiro par izklaidi. Bet Artūram mūzika un koncertu organizēšana ir sirdslieta. Galvenais, ka tā atsver garlaicīgo melno darbu veikala noliktavā. Šausmīgi svarīgi kaut ko darīt tādu, kas neizskatās pēc ikdienas steigāšanas uz darbu un algas saņemšanas. Tad kaut kas tas, kas ir tavējis. Un ko tu vari izdarīt un pasniegt cilvēkiem tādā veidā, ka tu gribi to izdarīt, vai ne? Tad, respektīvi, tu vari noformēt arī parastu koncertu. Tad cilvēki meklē kaut kādu izklaidi. Daudz viņi brauka pa to pašu Īriju, pils ar smukām vietām. Un, nezinu, vēl viens variants, tas ir sports. Tad es spēlēju katru otru dienu. Svētā lieta ir futbols otru dienas vakarā. Nu, kaut kam jābūt tādam, kas ir, lai nebūtu tu tikai tā neaplī, kur ir ģimene un darbs. Un,
nezinu, tu tā kā esi iestrēdz, vai ne, no punkta A līdz punktam B visu laiku, un staigā. Notiet jābūt vēl kaut kam. Līva koncerts uz mūža palīgs mūsu atmiņā, kurš notika šeit Dublinā. Tā bija vislabākais koncerts no visiem latviešu koncertiem, kurš notika šeit Īrijā. Mēs varējām par to tikai sapņot. Jumpravā arī bija super, jā, Līva arī bija ļoti labs koncerts. Valērijs Dublinā dzīvo jau 5 gadus. Strādājis par viesmīli dažādos krogos, un tagadējais darbs viesnīcas restorānā ir kārtējais pakāpiens uz augšu. Te labāk maksā un mazāk jāstrādā. Līdz ar to Valērijam vairāk laika atliek savu diskotēku reklamēšanai. Katru piektdienas vakaru visi laipni lūgti uz pasākumu. Mūsu diskotēka vairāk apmeklē jaunieši, bet arī uzaicināti tie cilvēki, kuri ir bišķi vecāki. Mums sagatavot speciāla mūzika priekš viņiem. Bet atkarīga no publikas es spēlēju mūziku. Ja ir daudz jauniešu, spēlēju tādu dējos mūziku, un tā ir vispopulārākā. Tā ir varētu būt no repertuāra Jumprava, Prāta Vētra, Līvi, Rozenstrauha. Kas vēl? Austruma Eiropa vispopulārākā. Jā. Tevi mīlu es, na, 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 na. Tevi mīlu es, na, 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 na. Tevi mīlu es, na, 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 na. Jā, tevi mīlu es. Tevi mīlu es, na, 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 na. Tevi mīlu es, na, 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 na. Tevi mīlu es, na, 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 na. Jā, tevi mīlu es. Tā bija mana ideja, un es sarunājos, pēc tam atnācu mājās un piedāvāju Aijai. Mēs ilgi par to nedomājam, aiziet, kāpēc nē. Pirmreiz mums nebija tik labi, bet bija nelielas problēmas ar reklāmu, un tā bija viss uztaisīts. Es vienkārši tirgoju biletes diskotēkam un taisu dizainu par sludinājumu. Ko varam pielīmēt kaut kādas veikals, kaut kādas internetu kafiju. Agrāk turējām to par noslēpumu, ka mēs esam māte un dēls. Jā. Es sāku viņu par māsu, jā, varbūt mana māsa. Un viņa vienreiz pateica viena sieviete, ka mēs esam māte un dēls. Viņa, tā sieviete, kuru viņa pateica, gandrīz nenakrita uz zemi. Un pēc tam uzreiz visi zina, ka mēs esam māte un dēls. Vienkārši cilvēki šokā. Ja viņš ir mamma, nevar būt. Tā iet no manas mammas. Mana mamma ļoti labi izskatās. Jā, mana veca mamma ļoti labi izskaties. Tā ir.
Mēs esam vienkārši ģimene, kur iedomāja uztaisīt kaut kādu pasākumu priekš mūsiem cilvēkiem. Viņi ir ļoti tālu no dzimtenes, lai viņi nebūtu skumji. Jo pasaulē arī vienturīgi cilvēki, kuriem vajadzēs kompānija. Un tieši mūsu kompānija. Mēs netaisām to kā biznesu. Un agrāk, kad mēs taisījām pasākumus tikai svētdienas, apmēram kaut kā 70% no visiem apmeklētājiem bija puiši. Un ļoti maz bija meitenes. Mēs tā ar Aju izdomājām ielaist par brīvu meitenes. Jā, vienkārši puiši prasa, kur ir meitenes? Viņi vienkārši man zvana uz telefonu, vai meitenes ar ko padancot? Meitenes būs vai nebūs? Ir meitenes tik daudz, tur mēs ko skaitīšu, ka tik daudz tur mēs. Un vienkārši ziniet, ka puišiem gribas ienākt, kuram nav draudzenes, un vienkārši padējot, pasēdēt, parunāt ar viņiem. Un ja mums nebūs meitenes, viņi vienkārši aiziet uz īru pasākumu. Latviešu meitenes izskatās skaistāk nekā īres. Jā, tā ir. Pagājuši diskutēja, ka viens īrietis pienāks klāt pie maniem un kādas smukas meitenes latviešu. Īru meitenes ir savādāk no mūsiem. Jā. Kā viņi uzģērbas. Kā viņi arī po to var pateikt, kā viņi staigā. Tiešām tā ir. Tā. Viņi staigā kā kaut kā ziloni. Stop! Viņam nepatīk iet. Tā ir taisnība, tiešām. Nav tik visi. Nav tik visi, kaut kāds 2 no 10. Ir normāli. Valērijam ir sapnis atvērt savu klubu Dublinā, kur skanētu latviešu mūzika, garšotu latviešu ēdieni un latviešu oficianti apkalpotu latviešu klientus, ģērbušies latviešu tautas tērpos. Arī mamma ir pārliecināta, ka tāds klubs Īrijā ir vajadzīgs. Pagājuši reizi, kad es uzaicināju Tomasu Kleinu, viņš atbrauc viens pats un spēlē ģitāru un dziedāja tādus dziesmus. Un cilvēki jūta tā, ka Īrijā kaut kur laukā, bet te ir maza Latvija. Jā. Tomas Kleins, viņš man pateica, es redzu, ka cilvēki raudāja. Es to nevarēju redzēt Latvijā. Latvijā mēs esam... Latvijā mēs esam mājās. Mēs esam mājās. Mēs tikai cietam, ka tur ir mazas algas, bet šeit mēs izjūtam tā, ka mēs esam svešumā. Un tāds cilvēks kā es jau, kuri nebija jau ilgu laiku Latvijā, to var sajust vairāk. Ne tev tikai tie, kuri tika atbrauc, un viņi arī mīl Latviju, bet tie, kuri jau pārdzīvo šeit dažādus gadus, to izjūt vairāk. Šeit ir nekād nekļūst par mūsu māju, par dzimteni. Kāda viņa skaista vai bagāta nebūs, kā šī labāk nebūs. Latvija vienmēr paliks mums sirdī, un mēs vienmēr mīlēsim savu zemi. Jā, kad bērnam būs jāiet skolā, viņam būs apmēram 7 gadi tieši ap to laiku, un tad gribētos, lai viņš aiziet tieši Latvijas skolā, nevis šeit. Tā Arturs teica pirms gada,
dienu pirms Līvu koncerta. Viņš joprojām sapņo atgriezties Latvijā, tikai nu jau pagaidu dzīve Īrijā kļuvusi visnotaļ stabila. Kā daudziem, kas te iestrēguši uz vairākiem gadiem. Doma atgriezties Latvijā pamazām zūd, tāpat kā vēlme apmeklēt koncertus. Tumsa uz Dublinu atbrauca un aizbrauca bez gandarījuma. Īrijas publikai latviešu zvaigznes vairs neinteresē. Nu, gribas par mākslu. Par mākslu? Par mākslas laikam, protams. Mēs atcerēsimies, laikam, gadu atpakaļ tikai... Janvāri. Kaut kas izmainījies uz tavā dzīvē. Koncerti tā kā, tikko beigušies. Uz māju, tad diez vai gribu vairs braukt. Redzi, Līva bija tas pēdējais koncerts, kas bija, par naudām runājot, plusā mēs bijām. Un vispār bija tāda nakts neparastā. Mēs veselu nakti bijām dabūjuši klubā pirmo reizi. Un kad arī tur bija visiem kautiņiem un ar problēmām, vai ne, tur elektrība beidzies pēkšņi vienas naktī un viss pajuka. Bet tā bija tāda nakts, nezinu, ar pulszīmi. Pēc tam, kad es aizgāju uz to pretējo pusi. Tā kā tieši tad, kad bijāt jūs, var teikt, ka toreiz vēl bija visu ok. Tiešām prieks beidzot vismaz kaut sāk notikties šeit. Es esmu ārzemēs kaut kur Īrijā, bet tad to es dzirdu Līvas. Tas ir vienkārši super. Vienkārši super. Es ceru, ka vēlreiz atkārtosies te viss. Galvenais, ka morāli jātiesas, ne tikai naudas ziņā vispār. Morāli ir baigie. Kad tu tiešām, kad pārējais mēneši tev aiziet, kamēr tu sagatavo to konci, un finālā kad bija Freimis izteicies, viņam arī liks, ka viņš bija devis interviju vietējā avīzē, un ka viņš pateica, tas bija latviešu koncertu bēres. Bišķi pat stipra varbūt, jo paliek tie koncerti Julianstownā. Bet Dublinā vismaz noteikti. Jāpadzīvo kādu laiciņu starp cilvēkiem un jāsaprot vispār, kas ir primārais. Es domāju, ka cilvēkiem tiešām naudas taupīšana ir primārais. Un izklādē tas ir tā, kad arī vienkārši ar čumiem pasēdēt un padzert alaņu vai šņabīt mājās pie tā paša sidī, vai ne? Un kaut kur repties ārā. Es biju dzirdējis tādus variantus, piemēram, ka cilvēki rēķinā to ies biļeti ne tikai uz sevi, bet uz baru. Viņi atnāk, kad ir 8 cilvēki. Mums ir jāmaksā 200 eiro, vai ne? Viņi saka. Vai neizpēdīgi izklausās tiešām 200 eiro. Tad tas jau var paturēt kabatā un tiešām var nopert alaņu par to naudu, ja? Un vispār ne jau tikai naudā, man liekas, ka tas vai arī Latvijā iziet uz koncertu, bet daudzie vispār neiet uz koncertiem, jo viņam tas nav interesanti. Mūzika kā tāda. Tas dzīvē koncerti nav interesanti. Kur? Bet, zini, nāc uz spici, labi? Čau, Jūru! Hoi, čau! Nu kā, iet sūdīgi, mēs baigi ilgi kūlamies. Nē, nekās, tā arī gadās. Kā tev kāpēc tev beidzās disens? Ar priekšnieku neiznāca, nesarunājums. Viņš bija galvenais no ARA, Īrijas Republika armija. Viņš tur bija galvenais. Un vienkārši viņš tā parādīja, ka mēs esam laipni lūgti tajā pārā, ka mēs esam laipni lūgti šajā valstī. Bet pēkšņi pēc tam paņēma un izmēta, pēc brīdinājumu. Tā kādās ne pirma reize jau. Mēs tagad plānojam atpakaļ aiziet uz Pārdenmūniju. Un kaut kur tur atkal sāk. Esam meklējumi citu vietā. Kā es dzirdu, Arturs jau pabeidz savus koncertus Dublinā. Viņš to zināja? Nesapratu. Arturs jau beidz ar savu koncertu Dublinā. Arturs? Jā. Jā.
brauks apakaļ, tad, kad Daniels, jā? Daņīls, jā. Daniels, kad viņš sāks iet Latvijas. Tu man pēc gada vēlreiz tev par šo jautājumu? Varbūt, jā. Nē, es nemāku teikt. Es tiešām gribētu. Jo joprojām īrijai nepatīk tik stipri, lai te paliktu uz visu atlikušo. Ir īpaši cilvēki vietējā. Nu, vienas puses viņi ir vienkāršāki nekā, piemēram, latvieši vai Hirijā, bet tā vienkāršība nav ar plusīm, nekā kādi patukšie. Tukšums, tas ir vai labais vārds, lai vispār apzīmētu attiecības šeit, jo tīpaši kādas attiecības bērniem ar vecākiem šeit. Man liekas, ka Latvijā tā nav, un cerams, ka tuvākā laikā vēl nebūs. Tev nav bail no tā? Tad protams, tu vari integrējies lēnām tādā visā? Protams, ka man ir bail no tā. Bet izvēlēties starp divām ļaunām lietām, izvēlēties to mazāku ļaunumu, vai ne? Visiem sievietēm. Es redzu, ka atrast savu pusīti. Nu, man varbūt arī tās. Un atklāt lielu latviešu naksklubu centrā dublē. Aplamā frekvence patrioti ganies, rādi mums mežu, kur nelaupas savējos, dzīvo neizdzīvo, lido neklamies, tā jau bez samaņās, mūžību kavējos, tā jau bez samaņās.